piedzīvojumiem nekas nenotiek. Izskatās, ka straujajā Ķīšezeres evakuācijas plānā pēc Big Bike mačiem esam aizmirsuši striķi, pie kura mēs parasti piesējām laivu un ļoti ērti izvilkām ārā. Tas vienmēr kaut kas jauns. Ņemam ārā kastīņu kātu priekš mazajām burtnieku līdaciņām. Šogad man doma ir vairāk pastrādāt tieši ar kastīņu kātiem. Dienas gaitā mēs patestēsim dažādus kastīņu kātus. Šis konkrēti ir absolūts premium kāts. Šis ir grafīta līdera Vigor ļoti labs kāts. Pagājušajā gadā jau iebraucu viņu Perch Pro. Šovasar jūs viņu varēsiet redzēt darbībā ar samērā skaistām zivīm. Gan mūsu tīzera filmā, gan Perch Pro lielajā filmā. Nu ko, vienmēr ir risks, ka to zivju te nav vispār, bet sāksim ar nepārbaudītām vērtībām, būs interesanti. Ņemam ārā lielo Jāri šūpiņu. Krāsa tā diezgan burtnieciska. Pastīsimies, kā viņš mums metās, kā lido, kā šancē. Mums līdzi ir arī chatterbaiti, spinnerbaiti un daudz visādas vērtības. Ko, ņemam Garmin pedāli, kāpam uz klāju un sākam špokoties. Te varētu būt labi. Tā, pastīsimies, cik viņš dziļi iet. Tas viena no labām laivskopu lietām ir redzēt, cik var pieskatīt mānekli, cik ļoti smuki. Viņš taisni šādu vidēji lēnu vilks, viņš iet apmēram metriņu. Pirmā metienā nevienam neesmu vajadzīgs, par ko es esmu arī vidēji sajūsmā. Nu ko, tagad apmēram zinām, kā viņš lido. Tagad iesim tuvāk doņiem un sāksim strādāt pa zālēm. Jo burtniekā tā līdeka pa pleķiem nedzīvo. Viņi pārsvarā dzīvo taisni pa tādām vietām, kur ir vecās zāles vai izaugošās zāles. Tāpēc man viena kāja ir uz elektromotoru, otra kāja ir uz klāja, lai es paliktu dzīvs un noturētos. Tad iesim tagad pa zālītēm, mēģināsim atrast, kur tajās zālītēs sēž kāda smuka līdeka. Mazliet paiesim ar šo pēc tam nākošo. Kaut kādas zāles jau ir ārā no ūdens, tā kā varētu būt, ka būs jāpastrādā arī ar kaut kādām seklākām mantiņām. Neviena cilvēka šeit nav, tas tā mazliet aizdomīgi, varbūt mēs neesam īstā vietā. Tik agri no rīta šitāda rīšana, pasties, bija chatterbaits, kur viņš ir? Ak, mans Dievs! Pagaidām izskatās, ka nebūs tik traki, bet no apetīta meitenē konkrētākā. Draudzenīt, esi jauka, atdod mānekli. Pasties, šitas viss viņai, ak, tu mazais rīgais radījums. Un tā atslēdziņa izskatās tāda, ka tā zivtiņa vēl nav baigā aktīvā, ka viņa šobrīd sēž dziļi zālēs. Tāpēc arī forši ir, piemēram, ka laivā ir laivskops, ko var pieskatīt, vai viņi nāk līdzi. Ir tā, ka tu velc pa zālēm vai pa zāļu vidu, un tad redz no apakšas tikai uzšaujās, apēd un noiet atpakaļ lejā. Es nesaku, ka burtniekā ir vajadzīgs laivskops, bet es saku forši, kad var pieskatīt perimetru un redzēt, tur vairāk aktivitāti. Tas dod, teiksim, man bija viena līde, kas 3 reizes no vieniem puduru nāca ārā, ņēma, nepaņēma, bakstījās. Tā, acīm redzot, jau daudzīti bija. Bet ir skaidrs, ka tajā rajonā ir kaut kāda aktivitāte. Tas atkal palīdz to laivskopā saprast. Pagaidām viss, kas nāk, viss ņem. Nav daudz, bet būs vairāk. Mazliet par gumijām. Mēs nesen pastāstījām par gumiju aprīkošanu. Man viens klasiskais gadījums ir galā. Smuka sava mūra ar izsvarotu āķītu un rotiņu klāt no rūpnīcas. Tā ir tikai viena maza daļiņa no tā, ko mēs darām, kad mēs copējam ar gumiju.
Pirmā lieta ir tāda, ka sataustam, kur ir apmēram tā zāle, pa kuru mēs gribam iet, netinam ne pa ātri, ne pa lēnu. Labākais, ja to zālīti jūt. Baigi gremdēt nav jēgas, jo svariņš to savu darbu tāpat izdara un pavisam pa saknēm arī nevajag vilkt. Bet tā viena ļoti svarīgā niansīta, kas cilvēkiem ir jāatcerās tad, kad ķer ar offset āķiem un vēl pa zālēm un ne pārāk lielas zivs, ir jāiemācās savaldīt savus nervus uz pieciršanu. Tajā brīdī, kad jūt to copīti, jo tā copīti no tās zāļu skaņas atšķirās, tajā brīdī ir jāiemācās necirst, izskaitīt 1, 2 un tad piecirst. Šobrīd online neizdodas dabūt to copīti, lai parādītu jums, kā to dara. Bet tā sajūta ir tāda, ka mēs mierīgi vēlkam, skaitam, stiebriņš, 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 zālīta lapiņa, tik, tik, cik, puk, tik, tik, šitas bija cits tik. Ja mēs ķeram ar kvalitatīvām gumijām, tādām kā Savamur, Baitbrīs vai Keitečs, kas ir aromatizētas un tā tālāk, tā līdeka viņas nespļauj ārā. Taisn otrādāk. Pirmais ir grābiens. Cik viņi dziļi ierīt, tās ir viens jautājums, bet otrs jautājums ir, iedodiet to mikropauzīti. Tas bieži vien rezultējās labos lomos. Īpaši tas skar uz lielajām zivīm, kad ja viņām tas māneklīts ir pirmais grābiens, viņas tāds mazāks māneklīšus bieži vien nevis rīj iekšā, bet paņem ar lūpu galiņiem. Tas arī bieži izskaidro, kāpēc līdeks var noķert uz mikrodžigu un nenokož viņu. Tāpēc, ka tādu mazu sīku pļureklīti viņas ņem tā kā, mazu sīku pļureklīti. Nevis tā, ka tās, kas nokož, tās pārsvarā ir tie mazie šnapijāni, tie 20, 30, tie uz maziem māneklīšiem skrien mēli izkāruši, šitā mana paika, šito es dabūšu iekšā, šitas tūlīt būs. Lielā to mazo uzkoši spēlējoties, un tāpēc viņi ļoti bieži ir pašā lūpas priekšiņā. Ja? Tā kā atceramies tajā brīdī, kad jūs ķerat ar offsetnieku pa zālēm, vienmēr padomājiet par to, ka tā bija copa. Ja viņi vien nerāva jums no rokām kātu ārā, bet tad bija tāda normāla maiga copīta. 1, 2 un tad cetam. Jā, te nav zivju, te ir tikai līdekas. Šodien pārsteidzoši, bet vislabāk laikam tomēr strādā čaterbaits. Visu kaut ko mēģinam, bet viņas ir tik pasīvas, ka viņas izdodas tikai ar vibrāciju pierunāt. Žauniņas vaļā tā. Atkal čaterbaits, pie tam pasmaks 10 gramu. Kurš? Atnāciet parādīšu. Kādu izvēlēties šūpiņiem un rotiņiem? Pirmais, lai puslīdz atbilst akcijai, ar kādiem gramiem taisies strādāt. Otrais, ja taisies strādāt pa zālēm, tad viņam tomēr ir jābūt ar mugurkaulu, nedrīkst ar ultralaitu līdz zālēs iekšā, neko nevarēs noplēst. Jautājums gana sarežģīts, uz viņu noteikti nevar atbildēt minūtes laikā, bet kopumā tad vēlreiz atkārtoju mānekļa svars un apstākļi, kuros taisamies strādāt. Laiva īsāks, krasts garāks. Dažādi bleķi, dažādi dziļumi. Kā to dabūt gatavu? Pirmais, paskatāmies uz bleķi. Grami, izmērs. Tātad, ja izmērs mazs un grami lieli, ies dziļi. Ja izmērs liels un grami mazi, taisn otrādāk ies sekli. Tā pirmā lieta. Otrais ir forma. Tievs garš straumē, plats, vēderains ūdeņiem, plakaniem ūdeņiem, sekliem ūdeņiem. Tā kā mums te bija Jariks viens, kurš ir stabili pusmetrīgais bleķis. Kaut gan ir liels un smags. Ja? Un trešais ir vilkšanas ātrums. Pieskaņo, paskaties, lai viņš spēlē. Tad viņš sāk nervozēt. Nav pātru. Ja? Tagad paties. Smuki iet un lēnām grīmst. Šim čaterbaitam darba dziļums ir 2 metri. Bišķīt arī prakses. Katram dzelzim, katram māneklim ir savs svars, savs darba dziļums. Kad tu dod priekšroku gumijas mānekļiem? Gumijas mānekļiem, ja runājam tieši pa līdaku, tad, kad es zinu, ka tajā lokācijā līdakas ir un viņas ir noprasētas un slinkas, tad ir 2 veidi. Vai ļoti lēna gumija,
vai arī kaut kas kreizī atraktīvs un psihs. Ja? Tad abi varianti strādā. Nu, gumijā, vēsākā ūdenī, lēnākā ūdenī, tagad ir silts. Nu, jau viss, tagad jau var raut ar rotiem, čateriem, spinneriem, ar visu pēc kārtas. Vai gumijai ir nepieciešams speciāls kāds, vai to var darīt arī ar citām tehnikām paredzētiem kātiem? No kātiem pamatā es gribētu izdalīt vienu lietu. Tad ir džigošanas un ir mētāšanas kāti, ja tā var teikt. Ja? Jo džigošanas kāti vienmēr būs asi ekstra fāsti, vai cik vien asi var būt, jo tur ir vajadzīgs kontakts ar gruntu, kontakts ar zīvu skanīgs. Pa zālēm tas viss tomēr ir vienkāršāk, tur ir vajadzīgs jauda, tur ir vajadzīgs, kā lai saka, masa tam kātam ar plāniem, tādiem pavisam plāniem grafītu kātiem zālēs līdz tā kā nevajadzētu. Kad tu dod priekšroku wobleriem? Tad, kad es gribu izkaifoties. Woblers tā ir tāda intīma nodarbošanās. Katram woblerim ir kaut kāda sava pareizā vadīšanas tehnika, un tas īpaši skar Japāņu woblers. Tas nav tā kā, rapala, met un velc, ja? Tā ir viņa koncepcija. Katram Japānim ir kaut kāda sava izspēle, pareizā izspēle. Vienu vajag štaukāt, citu vajag paraut. Piemēram, orbitu vada ar maziem pavilcieniem, tā pašā laikā antena normāli sit. Ja? Rudru var gan darīt, esam vadījuši situši. Jautājums atkal, tātad, ja pieskaramies kātiem, tur vajag, lai sistu vajag kātu ar masu, kaut kādiem H vai pat H, tikai jāstrādā ar prātu, lai neizsit woblerim spēlē ārā. Kā tu piemeklē wobleri makšķerēšanas apstākļiem? Sāksim to, ko tu gribi noķert, zīvi vai zāli. Wobler tēma ir daudz garāka nekā wobler tēma var aiztikt diezgan nopietni. Ja mēs pieskaramies wobler tēmai, tad tajā laikā, kad mēs startējām Latvijas čempionu, mums bija wobler tēma aktuāla, mums bija 3 vai 4 wobler kāti katram. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nekad neizraustīsi 5-7 cm mailīti ar to pašu kātu, ar kur tu izraustīsi 9 cm mailīti, un 9 cm mailīti tu nositīs ar to kātu, ar kuru vajag strādāt 110-130. Ir tur tādas tā kā pārējas robežas, bet 3 kāti, teiksim, ja tā gribās tā pa īstam pareizi un profesionāli to lietu dalīt, tad 3-4 kāti uz wobleriem tas ir iztiks minimums. Vai visiem mānekļu tipiem dar viena aukla? Lielākoties jā. Izņemot krankus, kur varētu gribēties ķert ar fluorkarbonu, izņemot kaut ko, nezinu. Tā kā es pārsvarā spinningoju no laivas, tad pārsvarā ir pītās auklis un praktiski vienmēr ir pītās auklis un nekādas egzotikas. Vai dažādiem mānekļiem ir nepieciešams dažādas spoles? Domāju, ka jā. Pilnīgi labi klasisks piemērs ir Big Bites, Twitch, Jigs. Piemēram, dropshots. Lūdzu, tā 4 tehnikas, pēc būtības 4 dažādas spoles. Vienmēr var ķert ar vienu un to pašu, pilnīgi visu. Jautājums ir, cik profesionālā līmenī mēs to gribam darīt. Kāpēc pēc 45 gadiem copes tu esi izlēmis izmantot kastinga komplektu? Sākās. Pirmkārt, vienmēr vajag kaut ko jaunu. Tāds man raksturs. Es nemāku darīt vienu un to pašu ļoti daudz reizes pēc kārtas apnīka. Otrakārt, pēc vairākiem startiem pēc kārtas Predator turā ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka šancējot pa zālēm svarīgi ir katra sekunda. Tā kā šobrīd mēs arī gatavojamies sacensībām, tad gribētu teikt to, ka ar kastinga kātu šancējot māneklis ūdenī ir daudz ilgāk. Redz, es izceļu mānekļu, ja, un viņš jau ir atpakaļ. Man tas nevienā brīdī nesanāks ar bezinerces spolu, kur man ir jāaptur māneklis, jātaisa lociņš, jāatvēzējās un jāmet. Metienu tehniku tur var mainīt un tā tālāk, bet tur tās dažas sekundes atvērt lociņu. Un tā tālāk ir otra lieta – zivs izvadīšana bīstamās vietās. Tā kā tagad zālēs ar kastinga kātu man ir pilnīgi cita jauda. Es varu lietot resnākus auklis. Man metienu distance nemainās, man tikai uzlabojās iespēja nepazaudēt lielu zīvi. Kā tu izvēlies mānekļa izmēru līdekām? Jā, parasti saka liels māneklis, liels zivs. Jā, izņemot gandrīz vienmēr.
Bet, jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ir zināt mazliet, kur tu ej un kāpēc tu tur ej un ko tur dari. Piemēram, cik ir mēģināts burtniekā ar Big Bite diezgan stulbi. Kaut ko jau noķer, pa kādai jau dabū, bet burtnieks nav ezers, kur Big Bites strādā efektīvi. Varbūt uzlabosies zivs sastāvs un viss uzlabosies, bet šobrīd tā sajūta ir tāda, ka burtniekā tomēr ir jāķer ar maziem māneklīšiem. Maziem tas ir, es uzskatu, līdz 6 colām. Kam tie ir mazi, kam lieli. Ja mēs, piemēram, dodamies uz asariem, tad jautājums, kad mēs uz viņiem dodamies. Ja mēs uz asariem braucam vasaras vidū, tad asars ir iģīgs. Viņam ir laba vielmaiņa, viņš ir gatavs aprīt visu. Ja mēs uz viņu braucam vēlā rudenī, viņam jau ir parādījušies vēderā ikri, viņš jau visu rudeni ir ies uzrījies, viņu piečakarēt jau ir grūtāk. Tad jau parādās nianses, ka vai tur viņam pasniegt kaut kādu mazu vēzīti lēnām, tur smaržīgi, lai viņš var tur paņemt un uzostīt un pēc tam mierīgi viņu iesūkt. Tur jau sāk dominēt atkal smalkākas lietas. Ja? Tā pašā laikā ir arī pilnīgi neordināras lietas, kā, piemēram, tagad mājā, lai noķertu lielu asaru, kurš vēl nav īsti izgājis ārā no zālēm, var ļoti labi lietot arī cietos mānekļus, piemēram. Man ir bijušas situācijas, ka es normāli asars ķer mājā ar poperi. Man daudz teiks, kas tas tāds? Nē, tas tā notiek. Viņš vienkārši nav baros, bet, ja tu zini, kur viņš atrodas, tad uz to mierīgo mazo čmok parādās viens bišķis skaļāks čmok un poperi nav vairāk. Un tad smuks 30 plus centimetru asars mēdz būt galā. Bet tam vajag pacietību, un kā jau es minēju, tad plastmasa, wobleri, tas nav darbs, tas ir kaifs un māksla. Smagi mums iet šodien, lai nu mēs ne tur ķeram, bet lepnums neļauj nevienam prasīt, kur tās zivs ir. Mēs te staigājam, ķemējam tās maliņas, jau taisījāmies projām, un tas no tēmas atkal vajag pačīkstēt, ja? Un tad, kad tu pačīkst, tad kādu atkal iedod. Šitā jau tad smuka, gandrīz 60-niecīte. Bet, slinka, saproties, šitā bija tā, ko es beidzot, varu teikt, ka noķēra ar panoptikas redzamību, jo viņi man iznāca ārā. Es pagūvu vēl tev pateikt, ka ja mēs taisījāmies projām, kur ir iznākusi viena, bet šitā nesita. Tās, kas pirms tam gramstījās un nepaņēma, tās tur ting, bum, bum, tā acīm redzot mazāks bija. Šitā vienkārši, jā, bet maz. Laikam brauksim tur, kur vējš un viļņi, jo šitā nebaigi forši garstāvoklis, bet nepārāk daudz zivju. Te ir pavisam augsts, te ir pat zem 12. No šitā gala viss siltais ir aizpūsts uz to galu, jo vējš ir pastāvīgs jau vairākas dienas. Tā kā laižam tur, kur vējš un viļņi, tur būs mūsu spaiņi piļņi. Pamainījām bišķīt rajonu. Te izrādās ūdens ir -3, bet 4 grādus siltāks. Un šeit sāk ķerties līdakas. Diezgan bieži. Paldies, ka tu man piešlikstīji pilnas acis, bet es tevi gribu parādīt, kādu tu mums esi nabadzīta. Tāpēc, ka... Un tas nav makšķernieks pie vainas, pasties. Tas ir mūsu mīļais kormorāns, šitāda ar kormorāni. Tā, žauriņas vaļā, tā. Tie ir brāļi kormorāni. Neapēdīšu, vismaz sakodīšu. Ūdens 17 grādi, 3-4 copis, ja? 4 minūtēs. Laikam pareizi izdarījām, kā aizbraucām uz citu vietu. Grābstās. Zālīte atkal. Cope. Nav. Vajag first tad zāle, cope, zāle, cope. Mēģinu ar gumiju atcerēties, kā to pareizi dara. Mācīt jau viegli, pamēģinu noķert. Viss pēc 5 cirtiena pazuda.
Noprasētas viņas te ir. Šitā populāra vieta. Nost. Vedu kā sunīti striķītī. Tik. Nu labi, šeit. Nāk līdzi, tā lēnām tiriņ. Nu tev 5 ir. Nav. Nesagāja. Redz, viņš ir tā maziņa. Bet nu tā ir, ka grābstās gar gumijām visu laiku, tad beigās dabo bleķi pa pieri. Cik var mūs šito te purkšķināt visu laiku? Dziļi. Ja lec ārā, tad ir dziļi. Nu, pasaka, burtnieks nav bleķa ezers. Uzlik, mocījāmies ar gumijām un ko tik nemocījāmies. Uzlik vienkārši vecs forši alfonu bleķi. Kas notiek tālāk? Dipad. Šitas ir dziļi jāņem uzmanīgi. Vajadzēs standzīts. Kur viņas rīt to bleķi iekšā? Tas ir kaut kāds ārprāts. Burtnieks ir ezers bleķī. Bleķu ezers. Bleķu ezers, burtnieks. Maziņā atā. Edvard, tu labi dari. Tu satracini zivtiņas, viņa man ņem. Edvardam uz jārīs šūpiņu, viņas tur tikā. Viņš saka, nu cik var grabināt? Es saku, nē, nav tik traki. Jā, nu. Varēja būt, ka jāpamēģina man pašam ciet uz kādu citu šūperi, jo šitā tas kļūst pārāk vienkārši. Catch and release. Es ņemu alfoniņu nost. Tas nav godīgi. Tā ir man vecā burtnieka kastīte, tā kā es no viņas kaut ko izņemtu, uzreiz atkal viss paliek slikti, tikai līdakām, ne jau man. Pamēģinājām mēs arī uz Jāriku. Tajā brīdī, kad zivtiņa tuvumā ir, tad lielais bleķis apsies aiziet tā, ka bez stangām nevar noņemt. Tagad ir 4 metienos 2 zīves. Es jūtos apčakarāts. Jā, es tev pilnībā piekrītu, tu pareizi jūties. Apsies atkal, kur ir māneklis iekšā, redzi? Kur ir āķis iekšā. Un nav tā, ka bišķīt klupus virsū. Labi, te nekas nebūs vienkārši. Uz to ķerās labāk nekā uz šito. Ko tu dzeni manējo prom? Tā mana zivs ir. Asarbaits, čaterbaits. Perch Pro 11. Burtnieks lake. Not qualified. Ājēm čaterlaver. Man ar čateru patīk. Vieglāk dabūt nost nekā no tā jārī 3 žuburu. Bet nu nekas smuks mēriņš, nu. Klasisks pavasara burtnieka mēriņš. Laidīsim vaļā. Taisnība. Ja, vēl viens čaterlavers. Man jau patīk, ka tiem čaterbaitiem ķer forši, lido zālēs, nepinās, met un velc, un zīves ar ķerās. Nu, vai tu liksies mierā? Nu, negribas vēl vienu vaiku niplu sev uz rokām, naklu. Caurums ir, nu es taču vēl vienu negribu. Tu uzliki mepsu, daudzreiz nemet, laikam 2, jā? 3. 3. metienā. Kāda nerās. 3 reizes bija jāmet, lai zivu noķertu. Pārbaudīt vērtību. Droši brauciet ciemos. Parādījies reku, ko mums te dara Edzis. Zemērs. Edzis uzlika mepsu. Tas kļuva pavisam depresīvi. 2. metiens pēc iepriekšējās. Jā. Reizi 2 vai 3 metienos viņam ir dzīves uz mepsu. Nu pasaka kaut ko operātori. Tas nav godīgi. Es nekad neesmu ķēris līdakas ar rotiņiem. Tas ir pārāk vienkārši. Tā ar viņām ir. Pamēģinām glīt atlaist un viss būs fine. Šķībi būs? Tas ir kas, Eduard? Tas ir 5. numura mepsiņš. Jau pēc smuka. Šitā smuka. Eduards taisa dienas best. Eduard, pasmaidi. Mēs tikko sarunājām, ka mēs to mepsu vairāk nemetīsim. Nu,
Nu, varbūt vēl vienu reizi. Nē, un viņš teica, ka viņš vairs negrib mest, tas ir pārāk vienkārši. Es teicu, esi godīgs, uzmet viņu vēl, noķer vēl vienu zivi un tad ņem nost. Nu, viņš teica, nu labi, vienu metienu viņš aizmet kur. Tukšajā. Viens bija tukšais, bet tikai viens. Un tagad ir kurš metiens? Otrais. Jā. Jā. Nu, vienīgi bildi varbūt gribam uztaisīt. Nu, uztaisam smuku bildi, paņemsim ķeseli, es nolikšu kameru. Tu zini, baigi tālu no metra tas nav. Domā? Jā. Kaut 8,5. Nu, tā jau redzēs. Nu, kādu mums tiepasties, nu smuka zivtiņa, ja? Tīri neko zivtiņa. Šī varētu būt lielākā zivs, ko es Latvijā esmu noķēris. Stulbais meps. Nemetīšu es vairāk to mepi. Smuka zivs. Nu, tagad liec mierīgi uz šitās te. Nu, nav tur metrs, jā. Nav. 90, nu, pagaid, tu iztais no leņķīti. No 86. Nu, nekāda vaina nav. Nu. Priekš rotiņa. Jāsaka, kā ir. Nu, pasmaidi man tagad kopējā fonā, jo telefoni mums ir pārkarsuši. Ko? Zaļa bise? Garās rociņas? Visā super. Padzies, kas paskās pa līdacēnu. Oi, kāds smuks ir, jā. Ai, kāds smuks līdacēns ir. Tiešām smuks noaudzis ir. Jā, un zivs arī smuka. Nu, tad beidz mocīt zivtiņu. Čau. Daudz pavasara prieka, ja? Jā. Aiziet. Čau. Oi, smuki asti paveicināja. Tā, man ir viens provokatorisks jautājums. Vai tu mepsu vēl metīsi? Nu, varbūt vēl vienreiz. Iepatikās, ja? Nu, bet ķerās. Kaut kāds ārprāts. 6 metieni, 3 zivis. Kaut kāds ārprāts. Nu, labi. Labais. Gribat ķert lielas zivis? Paprasiet operatoram. Uz ko ir jāķer lielas zivis? Meps? 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 Ar kastīņu kāpu, P2 auklu. Normāli titāna pavadiņu. Šmorē iekšā, šmorē ārā. Jau pagūju papukstēt, ka vesels 3 metienus cop nav bijusi. Neticami, vienkārši neticami. Jā. Un tā gadās. Meps. Meps pavasars. Meps, ehalot sev laipni lūdzam. Kas mums te atkal skrien? Kas mums te atkal skrien? Atkal meps zobos. Šitas, tu teici, ka tu dzelteno mepu vairāk nemetīsi. Viņš ir oranžs. Tā ir cita krāsa. Nomainīja krāsu, domā, baigi izmainījies, ja? Nē, meps ir meps, viņš strādā. Statistika nemainās. Jā, atkal 3 metri. 1 no 3 statistika turpinās. Nu, skaidrs. Jā. Nu, plosies, mēs tev vērojam. Gandrīz aizmirsām. Viens no svarīgiem burtnieku ķeršanas rīkiem ir spinnerbaiti. Īsi pirms došanās mājup nolēmām uztaisīt maz reidiņu ar to. Nu, mūsu meps gāja. Nav pielicis meps lapiņu viņam, kaut gan vienu tur ir diezgan līdzīga. Jā, diezgan apaļ. Un, jā, spinnerbaiti ir vajag foršēt tad, kad ir jāķer vienkārši pa zāļainām teritorijām, tā kā šeit šobrīd. Mēs jau esam paslīdējuši ārā, kamēr kameru paņēmām, bet reku paskatāmies, reku mums, teiksim, tūmā. Te var redzēt, reku 16 metri no mums ir biezas zāles, mēs metam viņās iekšā un caur viņām lēnām nākam ārā. Nu tā kā burtnieks, līdakas, ķeram. Nu ko, dienu garām. Operators uz beigām parādīja, ka viņam vēl ir pūders iekšā. Manējais pūders, pulvers ir samircis. Vajadzētu jau it kā palikt vēl uz vakar copi un mēģināt kaut ko pierādīt. Bet no otras puses mēs noķērām tik daudz foršu zivs, ka priekš kā mums kaut ko vēl pierādīt. Pamakšķerējām, pafilmējām, jums kādu jaunumu ielikām. Es domāju, ka atcerieties no šī pasākuma vienu lietu. Uz burtnieka jābrauc tad, kad paliek silts. Kad ūdens ir 11 grādos, tad tas rokenrols sākās. Un viņš iet, kamēr paceļās lapas, un to zivtiņu vairs nevar dabūt. Šobrīd, es domāju, ka kādu nedēļu vēl droši te būs baigi jautā. Tā kā sekojiet, nāciet ciemos, prasiet paraugus,
un neasakas.